Šodien mēs gatavosim tradicionālo zefīru, kurš tiek parasti gatavots no pektīniem bagātiem āboliem, pektīnu bagātiem āboliem un olu baltumiem. Sakuļot tos kopā un pievienot karstu agaru sīrupu. Šeit ir 220 gramu ābolu biezeņu, kurš ir gatavots, es viņu, man liekas, savārīja, sasaldēts, varbūt pat gadu vecs. Un 2 oliņas dabūju tur tūlīt atdalīt celtanumu, nos savienos visu kopā un putos. Biezeniem cukura nav, jo vienkārši, lai samazinātu cukuru daudzumu zefīrā, tas biezenī nav vajadzīgs cukurs, būs par saldu. Šeit ir viss, kas vajadzīgs agaru sīrupu izvārīšanai. To mēs jau vārījām pie ogu zefīra. Te ir pilnīgi tās pašas sastāvdaļas, bet es viņus pierakstīšu visu par jaunu un droši vien ielikšu to sīrupu vārīšanās procesu atkal par jaunu. Bet tas būs jau nofilmēts no iepriekšējā. Mūsu sargs staigā. Visur, kur jāpūt olbaltumu, ir ļoti svarīgi, lai nebūtu nekāda tauka bļodā. Šoreiz nolēmu pavisam nogriezt skaņu nost, tāpēc, ka viņš baigi stingri skan. Es gribēju palaist reāli laikā, lai būtu saprašanā, kā viņš attīstās un cik ilgi attīstās. Dotā brīdī arī blakus sīrups vārās. Sīrupam es ielikšu atsevišķi video, jo tas vienreiz ir uzņemts, otrais vairs neņemšu. Tā kā es ielikšu jaunu un pierakstīšu, ka tā ir agaru sīrupu vārīšana. Aptuveni ir apmēram kāds 5 minūtes kuļās šitas un 5 minūtes vārās tas sīrups.
Tagad es padomāju, ko es vēl varētu izstāstīt par šo laiku, kamēr šitās tā gatavojās. Es atradu savu zefīru kastītes, un šoreiz viņas ielikšu arī zefīru kastēs, lai, būtu tā apjausma, kā viņš izskatās, kā viņš, teiksim, komerciāli iet, ja kādam ir interesi. Jo tā ir mūsu komerciālā recepte, un ar to jau nepietiek, kad uztais ir jāatrod drošas kastes, kuras ir certificētas pārtikai, lai nebūtu nekādas piegaršas un kaitīguma veselībai. Un tās beigās būs ieliktas.
Šis ir labs. Viņu var, nu, galvenais, lai viņš tur formu, tā ka viņš ir vaniļu. Piemēti klāt, ja vaniļas cukurs, tad šito, tad vienalga kurš, vai vaniļas cukurs, vai tīrā vaniļa piemet pie ābolu masas. Kas attiecas uz olu baltumiem, tie tiek šeit ļoti labi izkarsēti. Šeit temperatūra pārsniedz 65 grādus, kas ir vajadzīgs pārtiks drošībai. Tagad saliekam maisiņām. Šodien uztaisīsim arī banānu zefīru. Jo banāni nopirkti. Stāv koridorī, bet viņi nav mūžīgi. Viņi aizlieto. Forši, ka tēt YouTube var uzlikt to tulkojumu apakšā. Es tagad skatos Portugālē viens pāris. Viņi paši gan runā angliski, bet nu viņiem ir arī akcents. Un arī pat latviešu valodā ir ļoti labi, ja ir subtitri. Piemēram, runājot latviski, ja ir kāds vārds neskaidri izteikts, tad to var izlasīt apakšā. Vienkārši apskatās CC, kur izgaismojās, piespiež blakus to zobratiņu, ja skatās datorā. Un tad tur parādās, nu, tie opcijas. Nezinu, kāds jums parādīsies, bet vienmēr sakot, lieciet subtitri. Nu, kaut kādiem, man liekas, ka viņi uzreiz parādās. Ja neparādās, tad to opciju pogu paspaidiet. Un tad parādīsies. Jo, kad skatos arī, piemēram, latviešus, kas runā angliski. Angļus es saprotu labāk. Tad man arī patīk uzlikt apakšā subtitrus, lai pārliecinātos tieši, ko viņi teikuši. Lai gan, nu, protams, Google tulkojums ir reizēm saudabīgs, bet tā vispārējo domu saprast var. Šito es pagaidām nolikšu tādu, tā kā viņš ir, tāpēc, kad nākošajam mums atkal vajadzēs ābolu biezenu banānu, tā kā šito var nemazgāt. Tā, ko mēs te redzam. Ja es tur paipēšu, tad to galīgi neredzēs, ko es tur daru. Te kaut kur. Nē, ko es gribētu piebilst par sīrupu.
ja viņi savārīs virs tiem 70 grādiem, viņš pazaudēs savu to agar savus īpašības. Nevajag virs 110 grādiem viņu aizlaist. Un arī vēl viens variants. Nevajag bērt kopā ar cukuru un sākt vārīt. Vajag dabūt, lai agars izlaiž savas īpašības un kļūst kā ķīsels. Un tikai tad bērt cukuru klāt. Nākošā kļūda. Cilvēki pārmaisa. Vienkārši kuļ to maisījumu. Un tad viņš paliek šķidrs, viņš atkal pazaudē savu ķīseļu konsistenci. Agars, tas ir dzīvs, kā teikt, organisms, gluži tāpat kā raugs, un ar viņu jāapietās arī tā kā dzīvu. Nu, viņš jāsaprot ir. Agars pats par sevi ļoti veselīgs, jo viņš ir gatavots iegūts no jūras mēsliem, un viņam ir tur tās visas tās vielas, kas ir jūras mēslos tur. Jods laikam un viņš sasaista sliktās vielas organismā un izvada. Es tikai nezinu, vai tu vari tik daudz apēst. Un principā, salīdzinot ar cukuru daudz, nu, var sakot, tur tā pašiem jādomā ar prātu. Jo te jau tikai 10 grami ir. Bet, nu, tie ir koncentrēti 10 grami. Te man liekas, ka atlikumu es vienkārši uz šķīvu spiedīšu. Negribās savu veselu papīru un plauti priekš tam lietot. Gatava vešanai. Kas attiecās maisiņu, gan vajag mazgāt, jo viņā būs kunkuļi citādāk. Reku karot. Tā zefīriņi pažūši, dekād šodien saulīt ārā. Pažūši krietni, tāpēc, ka iekšā silce. Viņas var iekrāsot arī ar pārtikas krāsvielām, kas ir, nu, domāts pārtikai. Krāsvielu te vajadzīgi pavisam nedaudz, ko viņi liek klāt tad, kad ir pievienots jau sīrups, tā kā viņš vēl tur putojās. Citi liek arī pie tā vārot jau to agar. Nu, kad piešaujās, droši vien, ka tā arī var darīt. Vienkārši tāda grūtāk saprast, cik īsti. Es zinu, kā es darīju, es liku jau pie augļa biezeņa no iesākuma.
Ja kādam nesanāk ar pirmo reizi, nevajag uztraukties, vajag pārskatīt par jaunu video, jo es pati taisīju vairākus piegājienus, kamēr skatījos atkal un atkal un atkal pa jaunu un konstatēju, ko es neesmu ievērojusi. Bet, ja jums būs pareizi izvārīts sīrups, kas nav zaudējis ķīseļu konsistenci, nav palicis šķidrs, labi uzputots biezens, tur tauki nedrīkst būt, lai uzputotos. Tad visam vajadzētu sanākt. Šitādas te gatavs, viņas droši vien var apmērcēt šokolādē vai ar strīpiņām pārlaistīt šokolādu. Man vienkārši negaršo šokolādu personīgi. Tas arī viss. Atkal 2 šķīva zefīra. Zefīra es vairāk netaisīšu tuvākā laikā, jo mēs neesam lieli saldumēdāji. Kaut kā jau pamazām mēģinās ēst. Cilvēkiem, kas, gribētu tirgot varbūt. Tā es iedomājos parādīt, kāds izskatās zefīra kastītes, kādās mēs tirgojām. Kādā vajag, nevis tā kā tagad bija. Zefīrs liek šādi. Vien pie otra. Un šitas ir viennieks. Cenšas arī tādā izmērā. Es te tagad nevaru saprast. Var pamainīt, pamaisīt. Vienu sortu, otru sortu. Tomēr banānnieks bišķi dzeltenāks. Ar bišķu sāni, ja redz, kā teikt, ka nebūs rūma tā plakani skrien. Tad bišķi pagriež uz sāni. Ja tagad nebija iezīmētie izmēri. Te kāda lielāka arī ir. Liek to smukāko pusi uz augšu, tā lai nav šuve redzama. Tāda galīgi plakans. Šīs būs labs. Šitā izskatās zefīriņa.
Tad viņi tiek te aizlīmēti. Šeit uzlīmē. Kas tie par zefīriem iekšā? Iekšā ir 16 gabali un bija pa 8 eiro.